slēpjas aiz Latvijas valdības nodomu draudēt pensionāriem ar izsūtīšanu un sodiem. Kas aiz tā slēpjas? Kāda ir motivācija? Kāda ir motivācija, ka tu draudi pensionāru izsūtīt no valsts, ja viņš ir nodzīvojis lielāko daļu savu mūžu šeit un strādājis? Kāda ir motivācija? Saglabāt latviskumu? Droši vien, kad iet dziļāk. Mēs esam cietuši kā tauta. Mēs esam redzējuši tos vagonus, kas tika sūtīti ārā. Varbūt tas ir mūsu jau gēnos, mūsu sāpe kā tauta. Varbūt, ka tā ir tagad atriebības kaut kādas vēsmas. Tas ir valdības lēmums. Tas nav pat atsevišķs individu viedoklis. Vajāt pensionārus. Lēmumi, kas ir balstīti uz bailēm, atriebību. No kurienes šie lēmumi nāk? Vai šiem lēmumiem ir nākotne? Lēmumi, kas ir balstīti uz spēku, iedvesmu, mīlestību, drosmi, vīziju, entuziasmu, nāk no augšas. Bet tie lēmumi, kas nāk baiļu pamatā, protams, nāk no pazemes. Cik tālu var Latvija krist? Angļiem ir tāds teikums no point return. Vai Latvija ir sasniegusi to punktu, neatgriešanās punktu? Jo zemāk vairs nevar krist. Es domāju, interesanti, vai tiešām Latvija vairs nespēs atgriezties gaismā. Lūdzu, ceļam Latviju, lai cilvēki tiecas un ir motivēti mācīties latviešu valodu. Un ņem par godu dzīvot Latvijā. Ceļam tādu Latviju.